bet jūs esat šeit, tā kā paldies. Un, Oli, 2 piespēles, tu pats esi spēlējis Skanstē vēl pagājušajā gadā. Vai tev kaut kādā ziņā šī spēle bija īpaša? Bija, jā, noteikti īpaši, bet man liekas, ka nebija tik liels stress kā pirmajā spēlē. Tagad bija šī mierīgāk, bija jau pierasts. Tā kā jā. Bija, protams, jā. Par spēles gaitu klausījos ir paralēla translācija, kur Arkādijs teica, tev bijuši 3 tālstieni, labi, bet vārtos nav. Un viņš visu laiku gaidīja, kad būs 4. Jo kāds no spēlētāja pasaules čempija, esot tiešām cits un 4 iesits. Vai tālstienis ir tavs īpašais ierocis, tavu īpašā spēja, superspēja? Tas attiecās uz kādu dienu, man liekas. Nu, šodien varbūt negaidīja vārtu rāmī, bet ir kur strādāt, ir jāpiestrādā un būs, viendien būs. Un kādi tev personīgie mērķi čempionātu otrajai pusē, kuru mēs tāpēc esam sākuši? Es gribētu vairāk tas piespēles iedot uz cēlienes, daudz precīzākus, un arī pats arī esmu vēl ne tikai Latvijas kausā. Bet cietiet Arkādija Birek, viņš teica, ka mēs esam komanda, kas visvairāk gūst vārdus no standarta situācijām. Babris strādā. Labi, ej atpūties vienkārši. Tiek atrendiet, čau. Māri, nu stāsti, kāds bija spēles plāns, kas izdevās, kas neizdevās un kāpēc mēs beigās bijām iespiesti. Paldies! Jā, pirmām kārtām paldies visiem, kas šodien ir šeit ar mums. Spēles plāns bija no pirmās līdz pēdējai minūtei viņus presingot cilvēku, smacēt nost, dabūt. Es prasīju 4 vārtus. Šodien kā minimums, divus iesitām, nezinu, kur tur pacēlu tos, bet pozitīvais, ka tie momenti bija šodien, un žēl, ka mēs to spēli neizšķīrām daudz ātrāk. Jā. Es domāju, ka tajā pirmajā puslaikā mēs būtu tur vairāk arī vēl iestuši, un otrajā tie visi momenti, kas mums bija, to spēli varēja nogalināt daudz ātrāk. Izvēlējāmies šodien paspēlēties uz jūsu nerviem, teiksim tā. Man personīgi bažas par uzvaru, bet par zaudējumu man nebija bažas vispār. Jā. Tas, ka punkti šajā spēlē būs, tas bija skaidrs. Viņi šodien nespēja, teiksim tā, tik lielu uzsvaru uzlikt, jā, lai mēs tur pilnīgi neko, jā, un atsistos. Bet beigās, jā, nosēdāmies, kā zemapziņā ir tas plus goliņš, un tad gribot, negribot kaut kā emocionāli tu katrs pie sevis domā, kuras liek reizes skriešu, varbūt kļūdīšos izskrienot augšā, un tas tā automātiski nonāk, kad tu beigās nosēdies lejā un izturējām. 3 punkti ir 3 punkti. Cik es saprotu, tabulā Marineram mēs esam garām jau, tā kā, otrā apļa mērķis ir iet medībās, teiksim tā. Tā kā viens medījums uz doto dienu ir, ejam tālāk. Tas tā. Šodienas spēle, aizmirsīsies, cerams, tie momenti turpināsies un būs pozitīvi uz priekšu arī, un dzenamies pakaļ, un cerams, beigās būsim tur, kur vēlamies nonākt visi. Šodienas sākuma sastāvā jauns spēlētājs numurs 7 Šo Aogaki. No kurienes, kāpēc, kas viņš tāds ir un ko viņš dara, stāsti? Jā, man viņš iepatikās pagājušo sezonu, kad viņš spēlējot Rēzeknē iesit 10 vārtus. Spēlējot Rēzeknē iesit 10 vārtus, tas ir diezgan atzīstams, jā, rezultāts. Un viņš parakstīja pirmssezonā ar virslīgas Supernovu, visu laiku pavadīja tur, trenējās, kaut kādos brīžos zaudēja nedaudz konkurenci, kaut kas emocionāli, un mums ideja bija mēnesi atpakaļ aptuveni jau piedāvāt Supernovai, tā kā mēs būtu gatavi viņu ņemt uz īri, bet sanāca tā, ka pagājušo nedēļu Supernova ar viņu pārtrauca sadarbību, viņš palika bez klubu un beigās viņš pats uzmeklēja mūs, nevis mēs gājām viņam pakaļ. Tā kā beigās mēs atradām viens otru un tad bija tās domas, pastiprināties vai ne, un tas izšķirošais punkts bija iepriekšā spēle pret Marineru. Ja mēs tajā spēlē būtu zaudējuši, tad visticamāk mēs nebūtu ar viņu pastiprinājušies, bet tā kā to spēli mēs uzvarējām un esam tabulā turpatā, pirmo apli noslēdzot blakus, ja, tad pieņēmām kolektīvā lēmumu, kad ir mums nepieciešams šāds spēlētājs, un es domāju, ka jūs viņu kvalitātes pilnībā visi šodien redzējāt, kā viņš darbojās ar bumbu, un tie goli un tie momenti no viņa puses nāks viennozīmīgi. Tā kā esam priecīgi, ka viņš mums ir pievienojies un maucam uz priekšu. Bet jāsaka no savas pieredzes, ka vispriecīgākais par to ir mūsu otrs šovs. Viņš ir viens pats.
Un Anglijas skatās švakāk, tā kautrīgi, un viņš ieraudzīja otru mūsu draugu no Japānas. Viņš bija laimīgs. Viņi vienkārši čaloja kā divi tītriņi. Vienkārši skaisti. Kādi jautājumi Mārim? Jautājumu nav? Sāpīgs. Ei, nu sāpīgs. Kārli, lūdzu. Māris jau zina manu attieksmi. Mums vajag to virslīgu. Zin kā... Tīri prestiži varam augt. Jā, es atbildēšu tā, ka, zin kā, sportā, ja tu ej un piedalies, tad tu vienmēr gribi uzvarēt, ja? Virslīgi nav pašmērķis. Mēs ejam vienkārši no spēles uz spēli, lai parādītu labāko sniegumu. Nu, jūs nebūtu apmierināti, ja mēs necīnītos un, teikt, ka, nē, virslīgi mums nevajag šito spēli, mēs atdosim. Tā kā sanāks, nesanāks, neraudāsim. Ja? Mēs ejam no spēles uz spēli, visi džeki grib, visi nāk, tērē savu laiku, iegulda savu laiku, teiksim tā, komandas vārdā un izaugsmē. Un, man šodien patika, kā mēs spēlējām, kaut kādos brīžos likās, ka te Barcelona ir atbraukusi un prasījās bišķiņu vēl sāsinājumu priekšējā daļā, bet tas nāks ar laiku, ņemot vērā, ka šodien praktiski nebija neviens no uzbrucējiem atkal pieejams. Tā kā, ir mums vēl rezervs un ir mums vēl daudz, kur augt, bet ir pozitīvi, ka mēs ar vienalga kādu sastāvu spējam šo rezultātu sasniegt, tā kā rulējam. Emīl, bijušais sporta direktors. Vai ir kaut kādi vēl transferi kaut kur uz horizontu? Tā. Ko var atklāt? Nē, nav tā, ka mēs paši izrādītu interesi un meklētu kādu, bet cik es zinu, ir pāris spēlētāji no mūsu konkurentu komandām, kas ir izrādījuši interesi par mums, ja? Tāpēc neko es detalizētāk pateikt nevaru. Jautājums bijušais sporta direktors tad nepalīdz, ja? Nē. Tāpēc viņš ir bijušais. Jā. Tā kā redzēs, nekad nesaki nekad, kā es smējos, futbolā viss mainās pa minūtēm, tā kā kamēr loks ir vaļā, tikmēr viss kaut kas var notikt. Ja? Jā. Viens no uzbrucējiem, kurš šodien nevarēja piedalīties spēlēs, cik sapratu, dzelteniem kartiņiem, Jā. Mužnieks. kaut kāds balvas. Nē, viņš jau tautsbumbu bērnībā slikti spēlēja iepriekšējā spēlē un sakrāja, jo tur ir tā, tu savāc 4 izlaidi, savāc 3 izlaidi, tagad viņš jau visu komplekti savāc, plus pa vidu vēl sarkano, ja. Tagad man liekas, ka nākamais jau ir, ja tu savāc 2, tu jau atpūties. Viņš tāds kolekcionārs. Jā, viņam tur full house ir savākts un viņš tā diezgan jaudīgi maut 13 spēlēs, man liekas 8, cik tās kartītes ir salasīts, tā kā būtu labi, jo es priecātos, ja tie būtu gold, nevis kartītes, tā kā, Laiks mainīt tradīcijas. Nevar iemainīt? Saka, tie, kas pērk kartītes, tikai cik. Ot viņš jāsūta tur, jā, lai ar savējām padalās ar jums, tā kā, tā situācija, jā, Markam neliela mikrotrauma, Korza vakar apslim nedaudz, jāsaka tā, labi, ka Treimans var nospēlēt visās pozīcijās. Cerams, ka vārtos nekad nebūs jāliek. Mums nākamā mājas spēle jau 1. augustā pret Rēzekni, bet man jums viens jautājums. Mēs pagājuši taisām eksperimentu, mums ir silent disco tā kā šeit, ar austiņām, komentāju austiņās un tā. Atkārtoju šogad? Jā? Ok, pieslēgsimies, būs. Sataisīsim. Un paldies, ka atnācāt, tiekamies citreiz. Čau! Paldies!